Valdība otrdien līdz šā gada 1. aprīlim pagarināja termiņu, kurā pašvaldības var iegādāties skolēnu autobusus par sociālā drošības tīkla līdzekļiem. Autobusu iepirkuma procedūra aizkavēsies 3, tostarp Ikšeles pašvaldībā. Mēs bijām naivi domāt, ka 40 vietīgu autobusu mēs varēsim dabūt, pa 80 000 latu, ja? Jo tā reālā situācija izveidojās, kad tie piedāvājumi bija pāri par 100 000, ja? Respektīvi pāri par 120 000, un tad ir pavisam cits iepirkums. Šobrīd skolēnu pārvadājums Ikšeles novadā veids morāli un tehniski novecojis autobuss. Skolēnu autobusu iepirkums noslēgsies februārī, bet visticamāk, ka jauno transporta līdzekli pašvaldības sāks izmantot nākamā mācību gada sākumā. Jau esam informējuši, ka līdzekļus gandrīz 900 000 latu apmērā skolēnu autobusu iegādēji ieguva 18 pašvaldības. Skolēnu autobusu aizvadītā gada beigās saņēma arī Ogres novada pašvaldība, realizējot Latvijas-Šveices sadarbības programmu. Ogres novads kopumā saņem 7 autobusus jau minētās sadarbības ietvaros, kā arī ar Pasaules bankas atbalstu. Zanda Treško, Ogres televīzija.